Kā zināms, katra pacienta ārstēšana sākas ar laboratoriskajām analīzēm. Bet ko tad tās īsti nozīmē un vai mēs zinām, kā šis process norit? Tieši tādēļ nākamajā stāstā izzināsim, kāda ir laboratorisko analīžu nozīme ārstēšanā. Pēc asins sastāva var spriest par visu orgānu funkcijām, un to izmeklēšana palīdz ārstam daudzos gadījumos atklāt patoloģiskos procesus organismā. Laboratorija ir kā tilts starp ārstu un pacientu, kā arī pirmais un ātrākais veids, kā ielūkoties pacienta slimības esamībā vai pretēji neesamībā. Analīzes ir tā daļa, kas ļautu saprast, kas tad īsti notiek cilvēka organismā. Un tad, pēc tam, kad ir iegūti šie rezultāti, tad jau tas ir kā palīgs savukārt atkal tālāk ārstam, kas jau varētu secināt to, vai un kādā veidā būtu jāveic ārstēšana, jo varbūt reizēm sūdzības var būt ļoti arī subjektīvas, kas nenozīmē to, ka ir varbūt nepieciešama kāda specifiska ārstēšana, ja? Bet savukārt varbūt atkal ir tādas sūdzības, kas prasa vēl padziļinātāk atkal jau izmeklēšanu. Līdz ar to jāsaka tā, ka laboratoriski izmeklējumi kā tā, tas ir tāds labs palīgs ārstam, labs palīgs arī pašam cilvēkam, ja? Lai saprast īsti to, kāpēc ir radušās sūdzības. Un ja varbūt nav nemaz sūdzības, tad saprast to, ka viss ir kārtībā. Augsti attīstīta analīžu un izmeklējumu laboratorija lielā priekšrocība ir operativitāte un elastīgums, kas ļauj rezultātus ar modernām tehnoloģijām iegūt ļoti precīzus un krietni īsā laikā. Šodien tas ir tikai saprotami, ka attīstītā laboratorijā var veikt līdz pat 700 dažādus izmeklējumus dažādās jomās. Un varam priecāties, ka arī Latvija šo soli ir spērusi medicīnas nozarē, ļaujot laboratorijas speciālistiem iegūt un veikt arvien daudzveidīgākas analīzes. Sākot varbūt ar parastākām rutīnas analīzēm, arī līdz pat augstu advancētām molekulāru tipa jau metodēm. Ja? Un, protams, ka jo augstāk advancētāk atkal šī ir metode, precīzāka, jo agrīnāk mēs arī varam pateikt to, vai mēs runājam par kādu veidu saslimšanu. Arī līdzīgi arī pieņemsim arī kādam onkoloģiskām saslimšanām arī tā skaitā. Ja? Līdz ar to tas viss, protams, ir atkarīgs no tā, kas ir tā mērķa diagnostika, ja, uz ko tad īsti būtu jātiecās, bet bez šaubām, ka mums ir ļoti daudz un dažādas jomas, kas ļautu diezgan precīzi tad arī saprast arī agrīnā saslimšanas jau tā kā periodā jau noteikt to, vai patiešām ir pacientam šīs sūdzības ar kādu saslimšanu jau kopīgas. Savlaicīga izmeklēšana un analīžu nodošana ļauj pasargāt pacientu no daudzām saslimšanām, ja tās tiek atklātas laikus. Arī literatūra saka, ka vispār onkoloģiskās saslimšanas kļūst arvien, kā saka, jaunākas. Viņš ir sastopams arī gados jauniem cilvēkiem, un bez šaubām ir sevišķi ļoti liels risks arī tad, ja ģimenes slimības vēsturē, ja tā saucamā anamnēze, tiešām kādam no ģimenes locekļiem ir bijusi šī onkoloģiskā saslimšana, tad bez šaubām ir jāpievērš pastiprinātāka uzmanība arī nākamām paudzēm, jo tomēr ir zināms risks arī ģenētiskai pārmantotībai. Laboratoriski izmeklējumi, eksistē, ir tā saucamie onkoloģiskie bioloģiskie marķieri, kas tad ļaut varbūt arī mēģināt saprast, kurā vietā lokalizējas arī šis te audzējs iespējami. Ja? Un, protams, ka ja šāda veida marķieri nosakām, tas nebūtu uzreiz neliecina automātiski, ka cilvēkam ir šī te onkoloģiskā saslimšana, bet jāsaka diezgan, ka tas ārstam ļautu tomēr tālāk padziļinātāk pētīt un skatīties, vai tomēr ir risks kaut kāds arī. Laboratorisko izmeklējumu iespējas ļauj pētīt analīžu materiālu arī molekulārā līmenī. Mēs arī strādājam ar molekulāru metodu, kas ļauj noteikt arī ļoti mazu slimības ierosinātāja šo te ģenētiskā materiāla daudzumu cilvēku paraugā. Mēs runājam gan kā par uztriepiem, tā arī par urīnu paraugiem. Līdz ar to šāda veida metode ļauj mums arī pat tad, ja saslimšana gadījumā ir hroniska un līdz ar to izpaužas ar ļoti tādiem nespecifiskiem simptomiem, tad tas ļauj arī diezgan precīzi noteikt, vai ir kāds nosakāmais arī šis te patogēns paraugā arī. Pie kam mēs spējam arī šos te patogēnus dažādi kombinēt, kas ļauj arī ārstam diezgan mērķtiecīgi skatīties uz noteiktu. Ja? Tas arī tīri no finansiālā viedokļa ļoti izdevīgi un arī tīri no diagnostiskā viedokļa, jo nav nepieciešams skatīt pilnu paneli. Lai gan arī tās mums arī eksistē, kur ir 7 nosakām patogēni, kas ļauj tādu visu spektru apskatīt. Ikdienu arvien vairāk jūtam pavasara atnākšanu, taču pavasaris ir arī pirmais gada ziedēšanas periods daudziem augiem, izraisot dažādas alerģijas alerģiskiem cilvēkiem. Mūsdienīgās laboratorijās ir pieejami augsti attīstīti alergēnu paneļi, kas nosaka, no kā tieši cilvēkam ir alerģija. Rūpēs par pacientu laboratorijas speciālisti parasti uzskata par pienākumu ziņot pacientu
ārstējošajam ārstam, ja cilvēks pēc analīžu rezultātiem nav ieradies un pat aizmirsis par tiem. Savukārt analīzes uzrāda kritisku ainu. Kritisks rādītājs savā būtībā ir rādītājs, kas tieši ietekmētu cilvēka, ja pacienta veselības stāvokli noteiktā brīdī. Līdz ar to bez šaubām, ja mēs laboratorijā redzam, ka noteiktam pacientam kāds noteikts izmeklējums ir jau šajā kritiskajā robežā, kritiski paaugstināts vai kritiski pazemināts, bez šaubām tad mūsu šī tālākā atbildība un rīcība ir tāda, ka mēs ziņojam jau ārstējošam ārstam, ja tāds ir bez šaubām. Ja? Un tad mēs cenšamies to nodrošināt tādā, ka mēs ziņojam tieši, zvanot ārstam, sakot konkrētā pacienta jau šo identitāti, sakam arī noteikto izmeklējumu, un tad arī kāds ir šis rādītājs. Un tālāk jau tā ir ārsta jau atbildība, kādā veidā jau viņš pēc tam organizē to, kas notiek ar šo pacientu, kāda būtu tā tālākā aprūpe arī. Ja? Tā ka bez šaubām tā ir ļoti būtiska sadaļa, ņemot vērā to, ka šāda veida kritiskie rādītāji nav retums. Parasti lielām un modernām laboratorijām ir pieejamas dažādas filiāles pat reģionu centros, kas ļauj cilvēkam saņemt kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus netālu no savām mājām. Lai sekmīgi saglabātu analīžu datus un veidotu pacienta slimību vēstures datubāzi, speciālisti iesaka censties vienmēr analīzes veikt vienā un tajā pašā laboratorijā, tās nemainot. Jā, tā ir patiesībā arī viena no būtiskākajām lietām, runājot sevišķi par analīžu dinamiku kā tādu, jo ir jāņem vispirms vērā viena lieta, ka būtu vēlams tomēr analīzi nodot vienā laboratorijā, ja nu ir nepieciešams šo dinamiku vērot, jo pat ja laboratorijas ir pēc savas būtības viss vienāds, katrai maz kaut kāds atšķirības, varbūt citādāks iekārts, tomēr līdz ar to vēlams būtu nodot vienādi vispirms jau laboratorijā. Nākamā lieta, kas būtu rekomendējama tomēr, vai arī jāsaka tā, kas tiek veikta, ir tas, ka dati patiešām tiek saglabāti. Tas nozīmē to, ka atnākot uz laboratoriju un ja nu kaut ko gribās redzēt, kas ir bijis agrāk, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, tas ir iespējams izdrukāt. Pēc tam jau arī ārsts, ja vienu gadījumā ir nepieciešamība nomainīt vai pie kāds cits ārsts iet, tad ir redzams tā bilde, kas ir bijusi līdz tam noteiktajam brīdim. Jā. Tāda iespēja. Tā vai citādi, speciālisti iesaka pašu vienkāršāko laboratorisko izmeklējumu, kā asinsvainu, veikt reizi gadā, uz ko ģimenes ārsts var nosūtīt. Tas ir un būs pirmais vienkāršākais, ātrākais un lētākais veids, kā pārbaudīt savu veselības stāvokli.